Tas ir Flensburgā, pie Dānijas robežas, kur latvieši īrēja mazo dāņu baznīciņu uz saviem dievkalpojumiem. Tur es precējos. Man nebija, teiksim, līgavas tērps. Es gatavoju un taisīju tautas tērpu. Zviedrijā man māsīte dzīvoja, un tā man atsūtīja lina drēbi, melnus diegus, un es šo bārtas blūzi un bārtas tērpu, kur es dabūtu bruņķus. Viens aizskars, ko mums dalījā, tā vecas drēbes, ziniet, deva. Es izvēlējos vienu tādu lielu aizskaru, un no tā aizskara man iznāca bruņķi. Bārtas tautiskie bruņķi, un to sarkano malu apakšā, ziniet, kā ir bārtas bruņķiem, ja? Es dabūju no vācu karogā, uzšuvu un tad ar vilnas diegiem rakstus iekšā, tajā bruņķos. Bet tie bruņķi bija, saules izēsti tādiem dzelteniem, brūniem traipiem, tādi laukumi pilnīgi, ka es saliku, sašuvu, un te es domāju, ja kāds man pierautu, tad tie izjuktu. Un es ar tādām bailēm gāju pie altārā ar vīru, lai kāds man neparauj neparveido kādu faltīti vai kaut ko bruņķos, ka tā es palikšu miksīties, apakšmiksīties. Ar tā es precējos. Man jau tagad bērni pārmet, mamma, kāpēc tu mums nestāstīji, bet redzi, viņi jau nevar saprast, ka es nedrīkstēju stāstīt, ka es baidījos, es pat ģimenē baidījos tā. Kad mēs ar vīru precējamies, tur jau pilnīgi tā kā humors. Braucām reģistrēties jau, vīrs jau bildināja, un tā, brauksim uz ciemu padomi, kā toreiz reģistrēties. Mums bija mocīts, mēs braucam, es saku, Jāni, pagaidi. Es saku, šeit drusciņ pasēdēsim Graumalī. Tā kā mēs pasēdējām, es teicu, man ir tev jāatklāj, man tev ir jāatklāj. Vai tu mani precēsi, es esmu izsūtīta. Tad Jānis pateica, kā tu vari šitā runāt? Man taču ir pilnīgi vienalga, vai tu esi izsūtītā vai neizsūtītā. Tad jau man varat iedomāties, cik es augsti viņu vērtēju. Tajos laikos viņš uzdošanās mani vai neizsūtīto apprecēt. Un tad, kad jau mēs taisījāmies uz māju braukt, tad mamma rakstīja, Emma, vai tu nevarētu atrast kādu kaktiņu, kur palikt, jo mums nebija atklūst, kur palikt. Un tad Emma uzrakstīja mammai, nebrauc mājās, tu tur esi iedzīvojusies, šeit ir kolhoz, un kolhozos maksā par sakūšiem kāpostiem. Un mammas atbilde bija, tad, lai vai sakūšu kāposti, bet ēdīsim savā dzimtenē. Tad es varu pastāstīt par to vienu meiteni Mārīti no Jaunauces. Viņa man gāja pa priekšu, mēs jau vilcienā tur iepazinamies. Viņa sauca Māra Tomiņa. Tomiņa uzvārds. Viņa iet pa priekšu un uzreiz viņa tup zemē. Es domāju, ir traki, viņa ir pakritus. Izrādās, ne. Viņa ir ieraudzījusi smiltīs, tur tāds meža ceļš. Taurenīts viens saplats tāds. Var taču kāds uzkāpt virsū, viņa paņem to taurenītu plaukstā un aiznes noliek ceļa malā, lai kāds neuzkāpj virsū. Viņa
ar to pauniņu plecos, kur viņai spēka nav 5 grami. Viņa glābs to mazo taurenīti. Un es domāju, redz, kāds cilvēks, es savā prātā nodomāju. Viņi tā kā saka, ka piliens var parādīt trauku saturu, tā mirklis var parādīt cilvēku. Un es tad tā nodomāju, ja man kādreiz mūžā būs meita, tad es viņu nosaukšu tavā vārdā Mārīt. Un tā tas ir. Man ir meita Māra.